17, 18, 19. Eju meklēt, tūlīt es jūs atradīšu. Mazais Gads vienmēr iespraucis vecajos šķūnīšos. Natālija būs tepat aiz stūra. Aleksandrs spēļu laukumā. Tas nu ir skaidrs. Viktors vienmēr slēpjas vienā vietā un domā, ka neviens to nezina. Tikai lielais Gads mūžīgi ielēna tādos kaktos, ka neatrast. Nu, kur jūs esat? Kāpēc neviena nav? Tas vairs nav smieklīgi. Jebkura avārija, kur ir kaut kāda cietušana, tas ir ļoti drūmi, ja tur vēl bērni, iedomājieties, cik grūti pārdzīvot to visu pieaugušam cilvēkam, tikt to visu galā un ko bērns var vispār tur jūt. Tur tas vispār nav aprakstām. Traģēdija uz ceļa. Tā ir ceļa policista ikdiena. Viņi zina, ka mēs traģiskajās nelēmēs visvairāk iekļūstam septembrī. Pēc vasaras brīvības laukos mēs uz ielas esam izklaidīgi, ejam pāri ielai, kur pagadās, neskatāmies ne uz luksusforu gaismām, ne uz braucošajām mašīnām. Ne jau tīšām, tā vienkārši sanāk. Kā mēs gājām no skolas ar draugu, un tad es nogājām no tur tās paņēmām tos vilkvēlītes, un tad mēs gājām lejām, sitām, un tad mēs nācām te, tad es dzirdēju, ka kauts ar iepas. Un tad man izstāstīja, ka sarkana mašīna, pēc tam es neatceros vairs nekā. Un tam man vēl kaimiņi te vēl, kas bija nākuši te aizmugurēs, bija redzējuši, kad uzsvies kaut kāds 6-7 metri gaisā un tad grāvī nokritis esot. Vietā, kur Gads mēģināja tikt pāri šosei, ceļš ir šaurs un nepārredzams, bet mašīnas tik un tā brauc milzīgā ātrumā. Šeit bieži notiek avārijas un cieši arī pieaugušie gājēji. Kad Gata ģimene šeit apmetās uz dzīvi, sākumā viņš uz skolu gāja kopā ar tēti un mācījās, kā droši nokļūt skolā. Tā piektdiena bija labā. Gats nāca mājās no skolas. Brīvdienas klāt. Abi ar draugu tā smējās, ka nemaz nedomāja par mašīnām. Kas ir tad nākamais, ko tu atceries? Kas notika tālāk? Pēc tam es piecēlos. Un tad es nekā nesapratu. Kas notika, es domāju, kad galva baigi sasit, un tad es gandrīz visu neatcerējos. Patēc viņu ieraudzīja, bija sāpīgi bija skatīties vienkārši. Pieris kauls, viss bija lausts, plaušu kontūzija, aknu kontūzija. Un arī aizmugurējas galvaskausa pamatne traumēta bija. Daudz mums tika toreiz. Gads ārstējās vairākas nedēļas, un viņam priekšā vēl viena operācija – acīm. Un kopš tās dienas viņam joprojām bail vienam nākt mājās no skolas pa ceļmalu. Atceries! Ja ejot pa ielu, klausies mūziku austiņās, tur viena ausu brīva no mūzikas. Nedzirdēt uz ceļa, tas ir risks. Ja brauc ar riteni, plejeru atstāja mājās, bet atceries uzlikt galvā ķiveri. Un johaidī Gati, vienmēr, tiešām, vienmēr, pirms nesies pāri ielai, paskaties, vai nebrauc mašīna. Pie tēva mašīnas stūras daudz no mums sēž jau 11 gadu vecumā, vispirms pa kluso, bez tiesībām un sajēgas, ar aliņiem vēderā, draugiem bagāžniekā. Zini, kas ir labākais, kas ar tevi tajā brīdī var notikt? Ceļu policists. Nopietni. Es jau 5 reizes braucu, kas tad 6. nekas jau nenotiks, droši vien, ka nebūs. 6. nebija, 7. braukšu, brauc atkal un kaut kas notiekās. Varbūt, ka tas ir pat labākais tam cilvēkam, ja viņi kaut kādu policiju aptur. Nevis, ka tur sanāk, ziniet, kā tur, kad ir ļoti bēdīgām beigām tie visi negadījumi. Starp citu,
Ja tu saķemmējies sēdi vecāku vāģī, tas vēl nenozīmē, ka viss ir droši, obligāti piesprādzējies. Un ja redzi, ka tēvs ir pie stūra bez drošības jostas, pasaki, ko tu par viņu domā. Tas ļoti daudzos gadījumos palīdz izdzīvot. Tieši tas, kad trieciena gadījumā cilvēks paliek piesaistīts tajā vietai, kur viņš atrodas transporta līdzeklī ar drošības jostas palīdzību, nenotiek tā brīvā kustība, tad kā rezultātā viņš gūst ļoti smagas traumas. Es domāju, ka to ļoti daudz atcerās, kad aizgāja vesela ģimene bojā šeit papūs pie Baltazara. Pašā Baltazarā, kad bija tāds, džips apgāzās. Cik varēja saprast, tur tieši tas bija, kad nebija neviens piesprādzējies. Я хотела поспать и подумала, что, в принципе, будет безопасно, ничего со мной не произойдет, и так мне будет удобнее просто. О чем я сейчас очень сожалею на самом деле. Toreiz Natālija bija laimīga. Viņa gatavojās kāzām un ar draugiem brauca no Vācijas uz Latviju. Te jānokārto dokumentu un tad jauna dzīve Vācijā. Vēl tikai dažus 100 kilometru līdz mājām Latvijā. Šofērs nesās kā traks. Polijā Natālija iemīga. И во сне почувствовала удар, и что машина вертится, и мы вроде как летим с обрыва. Когда я очнулась внутри машины, но на самой крыше, и не чувствовала ноги. Я не поняла, почему это произошло, и думала, что мне просто ноги оторвало. Lielais kravas auto ietricās tieši Natālijas pusē. Natālija ar helikopteru nogādāja slimnīcā. Pēc operācijas ārsts paziņoja, ka viņa vairs nekad nestaigās. Viņas laulības izjuka, un Vācijā Natālija nekad vairs neatgriezās. Viņas dzīve pārvērtās vienā mirklī, kad pārdrošs vadītājs noriskēja ar citu cilvēku dzīvībām. Tagad Natālija atceras, ka būdama patsmitniece, viņa bieži tā riskēja. Бывало даже такое, что мы ехали под утро после вечеринки. У нас были проколоты 2 колеса, водитель был пьяный, и все равно мы старались как-то побыстрее ехать. И не думали ни о чем. Что может произойти, было очень весело. Не пристегивалась, знаете, как это, особенно у молодых. Это не круто, как на тебя посмотрят, будут смеяться, что вот пристегиваешься, боишься чего-то. Ну, это глупо. Это на самом деле не круто, как я об этом говорила и как я раньше думала сама. Что не нужно торопиться жить. Ни в коем случае. Чтобы потом не жалеть об этом всю жизнь. Secināja, ka tās protēzes reāli nekam neder. Ar viņām var attaisīt duzas, atvilkt krēslu un praktiski es tāpat nevaru tolti apmeklēt. Es nevaru pārēsti. Gads daudz ko iemācījies darīt ar kājām, darboties ar datoru, rakstīt, ko nevar pats, to viņam palīdz mamma. Viņš dzīvo tieši blakus vietai, kur notika nelaime. Bet šī ir pirmā reize, kad viņš pienācis te pavisam tuvu. Tas notika, kad man bija vēl 6 gadi. Un tas sanāks 94. gadā. Un spēlēju paslēpes ar draugiem. Mēs spēlējām tepat pagalmā un noskatījis biju paslēptuvi. Tajā laikā tad vēl nebija, piemēram, tāda atslēga, un tad tās atslēgas vietā bija tā sapūsīs stiepla. Es te vienkārši piegāju maziņš, atmuķēju viņu vaļā un attaisīju dusu un ielīdu iekšā. Bez problēmām, jebkādām. Ja vienkārši dus bija vaļā. Un tad es kāpu pa tām kāpnēm augšā. Es atceros, ka es biju uzkāpis līdz augšai. Un kāpjot lejā, es pat nezinu, kur es pieskāros, varbūt pie viena no tiem 3 vadiem. Nē, es nekad tā pētījis, kad es pieskāros. Un tad es vienkārši nokritis esot zemē, jau bijis uz zemes, un man vēl pierēja ir rēta palikusi no tā. Gaci atjēdzās tikai slimnīcā. Viņam likās, ka abas rokas ir izkusušas. Tev vairs nav roku, atbildēja ārsts.
Tajā vecumā, es domāju, es vēl tā īsti neapzinājos, ko tas nozīmē, un nebija tā, ka tur kaut kāda histērija vai kaut kas tāds. Viss bija mierīgi. Es vēl biju maziņš, 6 gadi, es vēl nebiju praktiski sajūtis to bērnības garšu, ko tas nozīmē būt maziņam ar rokām. Tas ir tā, it kā tu piedzimsti bez rokām jau. Elektrotraumas vienmēr ir smagas. Dziļa apdeguma, amputācijas, bērni zaudē rokas, kājas un pat mirst. Kāpēc tā notiek? Elektrība, varētu teikt, tā ir elektronu plūsma. Ja cilvēks pieskarās vadam, tad šī elektrona plūst caur, cilvēks kļūst par vadītāju, šī elektrona plūst caur cilvēku ķermenim, uzkarsē audas, viņas vai nu apdedzina, vai uzkarsē, teiksim, viss auda šķidrās vielas, ja, un tiek bojāta auda. Tā kā cilvēks kļūst par šīs te ķēdes elementu. Viņš ieslēdzās elektriskajā ķēdē, un tur arī pastāv tā bīstamība. Nelien transformatoru būdās, nekāp elektrības stabos, nelaid puķu elektrolīniju tūmā. Ja redz dzeltenu brīdinājumu zīmi ar melnu zibeni, neej tālāk, tā ir bīstama teritorija. Ja redz zemē mētājamies pārauts elektrības vadus, nekādā gadījumā netuvojies tiem. Tā vieta ir jānožogo un par to jāziņo pieaugušajiem. Nebāz pirkstus kontaktā. Nelieto bojāts elektroierīces un nelabo tās pats. It kā zināmas lietas, bet katru gadu vairāk bērnu gūst smagas traumas tieši šādās situācijās. Visbiežāk elektrotraumas notiek pieskaroties kādam neaizsektam kontaktam vai vadam atkailinātam. Un šāda gadījumā tas ir atkarīgs no strāvas stipruma, protams, bet var gadīties tā, ka bērns nevar atraut roku no tā kontakta spēcīgas muskuļu saraušanas dēļ. Saraujas arī elpošanas muskuļi, tāpēc bīstama un iespējama ir elpošanas apstāšana. Elpošanas apstāšanās nozīmē nāvi. Ar elektrību jābūt ļoti uzmanīgam. Pat vieglākos gadījumos pēc elektrības trieciena brūces ir dziļas un sāpīgas. Daktare Elīna zina, ko runā. Katru dienu viņa dodas vismaz vienā izsaukumā pie kāda bērna. No tiem katrs 4. bērns gūst traumu. Bieži tās ir traumas, kas varēja nenotikt, ja vien mēs būtu uzmanījušies. Īpaši tas attiecas uz elektrotraumām. Tās ir viltīgas. To sekas var parādīties tikai diennakti pēc nelaimes. Tādēļ cietušais obligāti jāievieto slimnīcā ārstu uzraudzībā. Mēs atrodamies Rīgas reģionālā centra dispečera dienestā. Tā ir vieta, kur nokļūst iedzīvotāji zvani, kad viņi zvana neatliekamās palīdzības dienestam no Rīgas un Rīgas rajona. Bērni pēc nelaimes gadījumiem tā nobīstas, ka bieži aizbēg cietušo draugu pamatot nelaimē vienu. Tas ir ļoti bīstami. Viņam ir jāmeklē tūlīt palīdzību, viņam ir jāinformē pieaugušie, viņam ir jāsauc pēc palīdzības. Pēdējais laikam, ko viņš var darīt, ja neviena nav tūmā, tad tomēr zvanīt uz 112 un censties kaut cik, arī tad, ja viņš ir uztraucies un viņš nevar paskaidrot, mēs esam pietiekoši pieredzējuši, mēs varam, teiksim, uzdot jautājumus, kas attiecās uz tēmu, un tad, ja mums galīgi nekas nav skaidrs, kas tur notiek, mēs parasti noformējam izsaukumu un sūtam brigādu, tā teikt, izlūkot uz vietas. Ārsti stāsta, ka nelaimēs un traumās mēs visbiežāk iedzīvojamies 11 gadu vecumā. Arī Gatis saka, tas ir vecums, kad viss iet gar ausīm. Viņš bieži stāsta par savu nelaimi, lai brīdinātu citus bērnus, taču smagas nelaimes vieglprātības dēļ notiek atkal un atkal. Katrā ziņā tas ir muļķīgi. Tas pats tie visi ceļi, tie negadījumi uz dzelzceļa sliedēm, kur taisa pašnāvības tie jaunieši vai vienkārši skrien pāri tām sliedēm. Man tas ir nesaprotami, kā viņi domā un ko viņi domā to darot vienkārši. Vienmēr ir jāgrib uzzināt, kas notiks rītdien, un jādzīvo pozitīvi, un tad gribēsies arī dzīvot tālāk. Galvenais jau uzmanība un vēlreiz uzmanība.
Labāk 2, 3 paskatīties, pārliecināties, nekā vienreiz bezmērķīgi skriet un pēc tam visu mūžu maksāt par to. Mašīnists ir gatavs rēģēt uz bīstamu situāciju katru minūti. Kāds lēnām velkas pāri sliedēm neatļautā vietā, pat nereaģējot uz vilciena svilpi. Cits bravūrīgi stāv uz sliedēm un pēdējā mirklī nolec malā. Lai ietaupītu sekundes, cilvēki riskē ar dzīvību, skrienot pāri sliedēm vilcienu priekšā. Viņi nezina, ka vilcienu nevar apturēt pēkšņi. Tā bremzēšanas ceļš ir 500 līdz 700 metru. Šie visi ieteikumi jau neizskan vienkārši tāpat ieteikšanas pēc. Tas viss jau ir, var teikt, rakstīts ar asinīm. Jo tas viss reāli no dzīves ir tie atgadījumi visi un nekas te nav pārspīlēts un pielīdz, ka tā viņš ir. Tā aprīļa piekdiena beidzot bija pavasarīga. Kad Jūlija ar mazo Aleksandru pēcpusdienā kāpa vilcienā, viņi nenojauta, kādu pārdzīvojumu viņus sagaida. Abi bija labā omā, jo devās apciemot vecmāmiņu. Ехали уже минут 20 оставалось до Лепы. Тут я услышала, мне как по уху такой взрыв был. Я смотрю сразу на ребенка, он весь в крови, я его схватила. После этого все осколки в коляску и булыжник в коляску. В общем, успела схватить. Lidojošās lauskas ietriecās bērnu vaigā un acīs. Māma izrāva bērnu no ratiņiem, un tā izglāba viņam dzīvību. Ārsts saka, rētu uz Aleksandru vaidziņu paliks uz mūžu. Pārāk dziļi bijusi stikla lauskas brūce. Lai gan bērniņš ir pārāk mazs, lai atcerētos nelaimi, atmiņas izpaužas neapzināti. Viņš satrūksts pie katra trokšņa un ir kļuvis bailīgs. Notikumu izmeklē policija, bet mazuļa mamma domā, ka vainīgā cilvēka bargākais soģis būs viņa paša sirdsapziņa. Ну, когда будут свои дети, может быть, поймут, что они натворили. Вот. Katram mašīnistam ir stāsts par brīdi, kad smagais vilciena sastāvs nepagūva nobremzēt. Katrā stāstā ir cilvēks, kur dzīve beigusies uz sliedēm. Katru gadu uz sliedēm pārgalvības un neuzmanības dēļ mirst desmitiem cilvēku. Arī mēs, bērni. Vilciens ir vilciens, un tur jau... Jo tas jau viss diezgan, tas tā liekas, novērst kaut ko, bet tas viss ir pat viss vienādas sekundes kaut kādās daļās ietilps. Tu ieraugi, tev kaut kas notiek, un tad ir tava tad ir kaut kāda cilpšana, tad ir kustība, vai ne, tur iedot to priekšno bremzēšanu, un tad viss. Tad viss, kas no tevis atkarīgs bija, tad ir beidzies, un tad jau ir viss tehnikas varā. Kā viņa apstāsies, tā viņa apstāsies. Tas bija pirms avārijas, kad šitas ir 2007. Viktors bija sportisks. Viņš trenējās regbijā, palīdzēja tēvam galvniecībā un pat skolnieks būdams pelnīja savu naudu. Par to pats nopirka mūzikas playeri. Ar to arī viss sākās. Tev ar draugiem, ar tiem cilvēkiem, ko tu labi pazīsti, tev ir, tu spēji sarunāties par šo notikumu, par to, kā tas ir mainījis tavu dzīvi? Jo tā mēs praktiski nesarunājamies, tāpēc, ka viņi cenšas to notikumu aizmirst tāpat kā es. Tagad Viktoram patīk šķirstīt vecas fotogrāfijas. Viņš mēģina atcerēties dzīvi, ko kādreiz dzīvojis, cilvēkus, kurš kādreiz saticis. No tās dzīves viņš neatceras neko. Ārsts saka, Viktoram paveicies. Jocīgi tie ārsti. Ko nozīmē paveicies, ja vienā pēcpusdienā es zaudēju atmiņu un visu iepriekšējo dzīvi? Viktors neatceras, kā tieši tas notika. Viņš gāja pie meitenes. Viņa dzīvo Zasulaukā, un viņa pa vidu tur kaut kur gribēja satikties, uz kurien viņa pirmoreiz dzīvē bērns aizskrēja no stundām. Es gāju pa sliedēm, un man no mugurpuses notriec. Es nesaprotu līdz šitam laikam, kā varēja nesadzirdēt lokomotīvu, jo tas ir smags. Viņš tur zemetrīt, ka viņš brauc garām. Es gāju ar plērīti un ar austiņām, skaļi klausoties mūziku. Kā sakās, mums pateica, ka nav zināms, vai viņš vispār izdzīvos, jo viņš pats neelpoja. Viņš bija dziļā komā. Teiksim tā, mēs dzīvojam katru dienu kā pēdējo. Kad Viktors atjēdzās, viņš nespēja runāt. Māsa iedeva viņam zīmuļus un papīrus.
Pirmais, ko Viktors uzzīmēja, bija draudīgs aparāts, uzraksts angļu valodā – bīstami. Pat skaidri neatceroties notikušo, Viktors gribēja māsu brīdināt. Viktoram viss bija jāmācās no jauna – runāt, ēst, staigāt, rakstīt. Viņš vēl aizvien mācās. Mācās būt kopā ar cilvēkiem, saprast sevi un pielāgoties jaunajai dzīvei. Ja godīgi, tanī dienā nomira gan draugs, gan brālis. Man priekšā stāv sveša persona, pilnībā. No viņa tikai, palicis kāds smaids, kāds vēl žests, bet tas ir pavisam cits cilvēks. Tas vairs nav tas brālis, kas man bija. Es nekad nebūtu domājis, ka tik stulba var. Tiešām nekad nebūtu domājusi. Un, principā, agrākos laikos mūs mācīja skolā, ka es mācījos dzelzceļš pats bīstamākais transports, vai ne? Agrāk mācīja tā taču. Tagad beidzamos gadus neko nesaka skolā. Un es ar neiedomājos bērnam to pateikt. Visas šīs nelaimes varēja nenotikt. Ja kāds šoferis būtu ievērojis braukšanas ātrumu, ja kāds mazs puika zinātu, cik riskanti ir elektrība, un kāds cits iedomātos, cik bīstami ir soļot pa dzelzceļa sliedēm. Tad Natālija šodien staigātu. Maziem gatim nebūtu vajadzīgs brilles un acu operācija. Viktors varētu mācīties skolā. Lielajam gatim būtu abas rokas, un viņš varētu dzīvē darīt visu, ko vien vēlas, pats.